Tu noteikti mācies visus atbildēt, jo mēs galu galā sarunāsimies, un es kā vienmēr podkāstā izmantošu to izdevību iztaujāt cilvēku, kurš atnācis pie manis, ir ciemos. Šoreiz tā ir Karina Kulberga. Sveika! Jā, čau, sveika! Esam jau tikušās, bet man liekas, ka ir laiks satikties vēlreiz, jo tā pirmā tikšanās, kas mums bija tikko skaitījām 2021. gada janvārī, pirms 2,5 gadiem īstenībā. Jā, un par to laiku ir mainījies ļoti daudz, kas gan pasaulē vispār, un gan droši vien gan kaut kas gan tavā, gan manā dzīvē, vai ne? Un jā, ir tās tēmas, par ko mēs šodien runāsim, būs kopumā varētu teikt par finanšu veselību, bet nenobīstaties no šī nosaukuma, jo es tiešām ļoti cilvēciskā veidā izmantošu iespēju, ka tu tomēr strādā jomā, kas ir ļoti cieši saistīta ar finanšu veselību. Tavs oficiālais amata nosaukums šobrīd ir kāds? Svetbanka privātpersonu pārvaldes vadītājs esmu, es arī esmu bankas vadības komandā, un tāda finanšu veselība joprojām nemainīga. Arī pēc šiem 2,5 gadiem, man jāsaka, ir tā viens no maniem mīļākajiem tematiem. Un tieši tas, man liekas, šāda veida sarunas, kurās mēs nerunājam tik daudz par terminiem vai kādām formulām, bet īstenībā par tām cilvēcīgajām pieredzēm, man liekas, ir superīgākais veids, kā šo tematu vispār atvērt un kā katram kaut kādu mazu paradumu pamainīt. Toreiz, kad es tev aicināju uz sarunu, arī jau manā dzīvē brieda diezgan liels pārmaiņas, un es tā viltīgi izlēmu, ka šis varētu būt brīdis, kad aprunāties ar tevi toreiz tajā janvārī, jo es jūtu, ka man ir diezgan nopietni jāsāk pārdomāt tas, kā es uzturu kārtībā savu finanšu veselību un ko es darīšu, tagad es varu saukt lietas īstajā vārdā, ja es izšķiršos un mainīsies mans attiecības status un attiecīgi uzreiz arī finansiālais status, kas, protams, ir liels pārmaiņas, ja ilgstoši ir kopā un tās finanses dala uz 2 vai kāds kaut ko vairāk, kāds kaut ko mazāk, bet tieši tas finansiālais aspekts noteikti arī bija viens no tiem, kas lika šo lēmumu izdarīt ļoti lēni un nesteidzīgi, jo tās ir liels pārmaiņas. Un tā nepārliecība par savu to finanšu stāvokli bija pietiekami biedējoša, lai tas nebūtu pārmaiņas, kas ir vienā dienā izdarāms, vai ne? Un tādēļ šis temats pilnīgi noteikti man bija svarīgs gan toreiz, gan ir ļoti svarīgs arī šobrīd. Un pēdējais gads ir pagājis tādā tiešām daudz domājot par to, ko tad es īsti tagad varu atļauties vai nevaru atļauties. Un viena no lietām arī, ko es sev pati teicu, kad mēs pieņēmām lēmumu, kad mūsu laulība ir beigusies, bija, ka es neļaušu šīm te pārmaiņām ietekmēt man dzīves kvalitāti. Jo gribas dzīvot labi jebkurā gadījumā un negribas atteikties no ļoti daudz lietām, kas dzīvē sagādā baudu. Bet, protams, ir kaut kā jāpārdomā tas viss. Un, protams, šī tieši mana pieredze un nevienmēr tieši šīs pārmaiņas ir tās, kuras cilvēkiem liek padomāt par to vairāk. Tagad, jo īpaši man liekas, gan ar Krievijas iebrukumu Ukrainā, gan bija vēl Covid pirms tam mums tik daudz krīžu situācijas un inflācija, ar ko saskaramies pilnīgi visi mēs, un pagājušā apkursa sezona, un tūlīt būs nākamā, un pat, ja cilvēkam nav nekādu tādu citu fona pārmaiņu dzīvē, tas viss ietekmē arī galu galā to, kā tad mēs finansiāli jūtamies, un droši vien tas stress ir pieaudzis daudziem par to.
Absolūti, es domāju, es noteikti tev piekrītu, un ja tu man ļaus, es vienkārši varu pareflektēt to, ka tā situācija arī, tā, ko tu minēji tavā dzīvē, īstenībā šīs te, lielākoties, jau, kad ir cilvēkiem runā par to, kādēļ viņiem, kas bija impulss kaut ko pamainīt tajā finanšu veselībā vai vispār par to aizdomāties, lielākoties tās ir bijušas kaut kāda veida krīzes. Vai tas viens brīdis, kad tu saproti, pagad tā kā līdz šim vairs nevar, kaut kas man ir jāsāk darīt. Man tāds varbūt lielais pārsteigums bija tas, kad es pirms kāda laiciņā vairāk veidošot arī savu kustību par tām sievietēm, finanšu neatkarību un sāku iedziļināties datos, es īstenībā sapratu, ka tā situācija, ko arī aprakstīji tu, tā šķiršanās situācija ir tāda ārkārtīgi tiešām liela, teiksim, tas finanšu lēmums vai tas finanšu aspekts tur vienmēr ir ļoti, ļoti liela komponenta. Un es atceros, ka es to kustību sāku, tad man bija arī vairākas dāmas, kas man rakstīja un teica, ka īstenībā viņas tik ļoti būtu gribējušas jau laicīgi pievērsties kaut kam sapratnē par tām finansēm un to finanšu pratību, jo līdzīgi kā tu minēji, ka tas ir tādi svarīgi komponenti un kas visvairāk īstenībā man skumdināja, ka bija vairāk šie stāsti, kuras sievietes saprot, varbūt, kur, teiksim, viņas ir pavisam tādās neveselīgās attiecībās, kura kaut kāda veida, tur paņemsim arī tā skaitā emocionālā vardarbība, bet viņas faktiski nevar no tām attiecībām aiziet, jo viņas pilnībā ir finansiāli atkarīgas. Tā kā tas varbūt bija mans, teiksim, pārsteigums par to, cik liels ir šis te efekts un tieši tā finanšu drošībai, tā skaitā tajā lēmumā. Un tas man atkal pārliecināja, ka it kā no vienas puses tā tēma ir ļoti smaga, bet patiesībā tas ir kaut kas tāds, kas būtu jāceļ un jārunā un jāaktualizē, jo tā, tas jau nav tikai par to naudu, tas nav par to, ka tagad kur Laura ir bagāta vai viņai ir tik daudz naudas, ka viņa var to vai to, bet būtībā tas ir par to, ka tu vari atļauties droši vien tādas izvēles, kas priekš tevis ir vislabākās, un tā nauda kaut kādā veidā to palīdz izdarīt. Bet tev taisnība, arī neatkarīgi no kaut kādām individuāliem lēmumiem un attiecībām, pilnīgi noteikti, ka pēc tāda diezgan ilga tāda finanšu pratības pārdzīvojuma, kas visiem bija Covid, un tas mūs ietekmē katru pilnīgi dažādu, un citam ienākumi stipri samazinājās, citam palielinājās, citam kaut kas bija ar izdevumiem jādomā. Tad nāca, protams, šis te karš, kas ievies arī tādu pēkšņu skatu uz to, kā tad man ir jāplāno, kas man jādara. Protams, arī līdz beidzot ar kaut kādiem šiem te komunālo maksājumu rēķiniem, un tagad atkal, man liekas, ir labs laiks, kad satikties, jo rudens puse atkal tuvojās, un Latvijā mēs varam paredzēt, ka kaut kādi papildus izdevumi tie mums visiem būs. Jā, ļoti daudz cilvēki ir saskārušies arī ar tagad tikko elektrības rēķinu jauno, un nonāk situācijā, kad tu saproti, ka tev ir ļoti liela daļa savu ieņēmumu jānovirza rēķinu apmaksai, nevis tam, kam varbūt gribētos vairāk to darīt. Un, šīs noteikti ir labs laiks padomāt par to kā tad turpināt dzīvot vai kaut ko mainīt, lai, teiksim, tas pēkšņi pieaugušais elektrības rēķins ļoti smagi neietekmētu pārējo dzīves kvalitāti. Un varbūt, ka šodien mēs varam parunāt par to, no kura gala vispār sākt, ko darīt un kā saprast, lai nenonāk tajā situācijā, kad ir tas stress un tā, jo finanšu veselība, tagad piedaloties arī augustā Swedbank finanšu veselības izaicinājumā, protams, es par to biju domājusi, bet es domāju par to, ka finanšu veselība tiešām ir tāda diezgan liela veselības joma, to tiešām tā var saukt, jo fiziskā un psihoemocionālā, jo viņa iet tik ļoti līdz tam visam. Jo finanses ietekmē to, ko mēs varam atļauties galu galā un kā mēs jūtamies, ja mums visu laiku ir kaut kāds fona stress par to. Tas ir ļoti saistīts ar visām. Absolūti, un tas, ko mēs gribam iedzīvināt arī Swedbankā ar šo teiksim, izaicinājumu mēnesi, finanšu veselības izaicinājumu mēnesi, ir to domu, ka mēs katrs varētu sev arī ieviest šo paradumu, līdzīgi kā mašīnā mēs izējam, teiksim, tehnisko apskatu, līdzīgi kā būtu vēlams, ka mēs paši reizē gadā, teiksim, aizējam, atrādamies ārstam vai vismaz uztaisam tādu analīzi, lai paskatītos, ka visi tie rādītāji ir daudz maz labos un saprotamos līmeņos.
tad līdzīgi arī ar tām finansēm kaut kādu tādu čekinu izveidot un uztaisīt to par kaut kādu rutīnu. Bet jā, ja tu saki par tiem pirmajiem soļiem, tad man liekas, ka tie pirmie soļi tādā ziņā ir, tāds neliels mājas darbiņš, kam ir droši vien jāpaņem, un tur nevajag nekādas sarežģītas formulas un Exceļus un neko citu. Bet īstenībā ir vienkārši jāpaņem un uz lapiņas jāsaraksta un jāsaprot, un iespējams citreiz tur palīdzēs konta izraksts vai kāds cits rīks, vai, teiksim, mans budžeta rīks vai tam līdzīgi, un jāsagrupē, pat tiešām tas, cik tad ir lieli tie tavi ienākumi. Vienam tā būs tāda fiksēta alga, ko viņš zinās, citam ir jāsaliek no dažādiem avotiem, kur viņam tie veidojās. Un pretī jāsaliek tie izdevumi, kuri tev tur reāli tā kā veidojās. Man vienmēr šādam vingrinājumam patīk paskatīties ne tikai tā salikt, kā es pati domāju, bet iziet cauri arī savam, teiksim, konta izrakstam, tādu noveltīt kaut kādu laiciņu pastīties, jo katru reizīti izrādās tā, ka es esmu domājusi, ka es tērēju apmēram tik, bet tur ir arī, ik pa laikam diezgan daudz dažādu impulsu pirkumiņu, kas savalkās kopā, un tad, iegūt šo lielo bildi, un tad izcilā versijā, protams, tā lielā bilde parādīja to, ka tev ir kaut kāda ienākuma daļa un tie izdevumi vēlams ir mazāki, kas nozīmē, ka kaut kādu daļiņu tu visu laiku varētu atlikt kaut kādam uzkrājumam. Un tas būtu vai tādām pavisam negaidītām struntīgām situācijām, vai arī vēlams kaut kādiem taviem sapņiem, tavām idejām, taviem nākotnes plāniem, tai nākotnes drošībai. Tā kā no tiem pirmajiem soļiem tas noteikti būtu tas pats pirmais, tā kā salikt vienkārši to lielo bildi un saprast, vai ir kaut kā jau pavisam dziļi jāuzās, vai ir tā, kad ir, ka tu redzi, ka tu regulāri sāc jau tērēt vairāk nekā ir tavi ienākumi, un tad ir jāgriež kaut kas nost pēc iespējas ātrāk. Vai ja kaut ko jau izdodas to sabalansēt, tad padomāt, vai tev tiešām tie visi izdevumi patīk, vai varbūt kaut ko no tā tu vari arī noveltīt tam uzkrājumam. Un ar teiksim, tā runājot gan ar draugiem, paziņām, gan ar klientiem par šo tēmu, tā pirmā sajūta vienmēr ir tāda baigi grūti, gandrīz neko nevaru, un es jau nemāku uzkrāt un tā tālāk. Bet tā mierīgi sākot spērt tos pirmos soļus, man liekas, ka mēs atrodam un saprotam to, ka katram no mums kaut kāda maza daļiņa varbūt tomēr ir iespējams atvēlēt. Un tad ir kaut kādi dažādi rīki, ko tam arī var izmantot. Man liekas, ka viens no tādiem ir tāds baigi veiksmīgi. Mums arī šobrīd mēs redzam, ka klienti izmanto tas sauktais, piemēram, krājrīks, kur ir ar tādu ļoti, ļoti vienkāršu nopaļošanas funkciju. Tu būtībā pie katra darījuma kaut ko atliec, un arī pats vari droši tajā ieskaitīt tik mēnesi, cik tu gribi. Un par to pašlaik arī vēl mēs maksājam klientiem tā motivējoši klāt procentus, kas, man liekas, ir tāds brīnišķīgs rīks, tai sākuma tam impulsam, lai kaut ko sākt veidot. Jā, viss ir novienkāršots tā, lai no daudz jādomā. Bet es vēl par to pašu pirmo soli domāju, par tādu budžeta pārskatīšanu un to bankas kontu. Un, tagad tiešām tas ir vieglāk daudz izdarāms bez tabulām, jo aplikācijās labi var redzēt, un tie izdevumi tiek kategorizēti. Man vienmēr ir problēma ar šo vārdu. Bet ir tās kategorijas izdevumu. Un pat diezgan smalki, tā kā sīkas tās kategorijas, ka tu redzi apmēram, ko un kā tu tērē. Bet man liekas, ka tas pirmais solis dažreiz ir baigi bailīgais. Bet varbūt, ka tas ir tieši man pašai tā bija. Jo man likās, es ieraudzīšu kaut ko, ko es droši vien negribu redzēt. Un gribas varbūt tā kā īpaši vasarā tagad, tagad augustā, man bija tas jādara. Un es domāju, es zinu, ka es netērēju tā, kā es gribētu, jo ir vasara. Gribas tomēr, varbūt šoreiz es tur ilgāk palikšu kaut kur ārā pasēdēšu un kā. Un es ieraudzīšu to, ka ir bijuši diezgan daudz, varbūt arī nepārdomāti lēmumi. Bet, tur ir droši vien jāgrib būt pašam godīgam pret sevi. Man ir priekš tāda mana personīgā recepte, ar kuras var padalīties, jo, protams, ja mēs tā skatītos tā pilnīgi racionāli, un ir arī tāds labs viens teiciens, ka, nesaki man, kas ir tavas vērtības, bet parādi man priekš kā tu tērē naudu. Un tad tas tev parādīs, ja tu saki, tava vērtība tur ir, teiksim, mācīties, pastīties, vai tiešām, tu tā kā tam velti naudu, laiku un tā tālāk. Bet tā, teiksim, mans tas rīks tam,
ka es tiešām uzskatu, ka kaut kādai daļai, kaut kāda daļa no tiem izdevumiem ir un varbūt arī šīm te vēlmēm, vai kaut kādām lietām, kas nav obligāti racionāls, bet kas priekš mums ir svarīgi. Vienīgais, un es zinu, ka daudziem tā īstenībā ir tā skaitā arī kafija. Es zinu, ka arī tev ir tie takeaway paradumi ar to līdzņemamo kafiju, un tas, starp citu, ir viens no biežākajiem jautājumiem, kad cilvēks saka, jā, bet man tā patīk, un es gribu, un man tas ir svarīgs paradums. Un arī man pašai tā bija, ka man piedzima pirmais dēliņš. Es atceros, ka tā iziešana ārā no mājas ar tiem ratiņiem, līdz paņemt līdzi to kafijas krūzi, tam nebija nekāda racionāla pamata. Tas vienkārši bija tāds ļoti man svarīgs tāds rituāls, sociāls, un kas man tā kā ieviesās. Vienā brīdī gan es sapratu, ka sen jau es vairs nebraucu ar tiem ratiņiem, bet es turpinu iebraukt tajā kafijas veikaliņā, lai gan es pēc, pa ceļam uz darbu, kur man darbā ir brīnišķīgs kafijas aparāts, piemēram. Ja? Bet tas mans rīks vai tas mans triks šādiem izdevumiem ir tāds, ka es diezgan skaidri esmu sev pateikusi, cik man ir ok, kad no tādas mana, budžeta aiziet šiem te kaut kādiem wishlistam vai tādiem pirkumiem, kas nav tādi pārāk racionāli. Bet tikmēr, kamēr es zinu, ka tajā ciparā es iekļaujos, man ir ok. Kas man ir svarīgi, ja ir kaut kāds brīdis, kurā es tev pilnīgi palaižu tādā patvaļā un pēkšņi paskatos un ir tā sajūta, ko tu saki, ka tev bišķiņ bail skatīties tajā kontā un saprast, cik tu esi ļoti nogrēkojies un cik tu esi. Vienam tās ir kafijas, vienam tie ir kaut kādi izdevumi, varbūt kaut kādiem apģērbiem vai citām lietām, kuram. Bet tikmēr, kamēr tu spēji izveidot to budžetu tādu, ka tu esi apmierināta un tu esi kaut kādu daļiņu, tu vari regulāri atlikt tam uzkrājumam, man liekas, ka tas ir ok. Traki ir tad, ja tas aiziet tādā pilnīgi nekontrolētā veidā un pēkšņi tu saproti viss sliktākajā gadījumā, tu iebrauc mīnusos, tādā vidējā gadījumā, ja tu vienkārši saproti, ok, man vairs nav uzkrājumi, jo es baigais dzīvojos. Jā, jo negribas jau tā kā radīt par šo tēmu un vispār domāt kaut kādu vainas sajūtu par saviem tur lēmumiem izdarītiem vai kā. Tāpēc, godīgi paskatīšanās un saprašana, cik daudz, kurai kategorijai tad tu patiešām vari veltīt. Jā, un droši vien arī apzināties to, ka, tas visticamāk nozīmē, ja tu, vasarā varbūt vairāk vēlies iet uz kaut kādiem festivāliem, koncertiem, būt svaigā gaisā, zaļā dabā, iespējams, ka tev iepriekšējos mēnešus ir kaut kāds buferīts tam jāizveido, un tad tu mierīgi arī dzīvojies un to dari. Vai arī jāapzinās, ka tā tad uz kaut ko citu tu ļoti, ļoti apzināti ietaupīsi. Piemēram, ka tu teiksi, ok, es apzinos, man ceļojumiem tātad budžets būs mazāk, jo man ir ļoti svarīgi, ka es vasarā gribu izstaigāt pa festivāliem. Un tad, man liekas, tas ir forši. Droši vien tās sliktākais scenārijs ir tāds, ja tu mēģini izdarīt pilnīgi visu, kas ir jau ārpus tiem budžetrāmiem. Ja ienākumi ir palikuši tie paši un izdevumi pieaug pēkšņi par nezinu, cik tur 100 eiro, tad noteikti dienas beigās, mēneša beigās to var ļoti labi just. Un man vasara ir tādā ziņā tiešām izaicinoša, jo gan man ir dzimšanas diena, gan bērniem ir dzimšanas diena, un tad ir tāda sajūta, ka visu laiku ir svētki. Tur festivāli un jāņi, un kas tik tur nav. Un tiešām pirms vasaras arī apzināti domāju, kā lai es to visu varu atļauties. Un kas man būtu jādara šobrīd, un bez mazvei man jāuztais uzkrājums jau nākamajai vasarai, starp citu. Bet, zini, tā nav sliktākā ideja, jo arī, piemēram, šobrīd nebūtu pats sliktākais laiks padomāt par to, ka, ja tev ir iespēja, tu kaut ko atliec ekstra priekš šīm te apkuras rēķiniem, komunālajiem, vai arī tikpat labi priekš Ziemassvētku dāvanām, jo ir pilnīgi skaidrs, ka tad arī būs kaut kāda liela izdevuma. Ja? Un man liekas, ka tā doma par to, ka tu izveido tādas kabatiņas priekš sevis savai drošībai, man viņa liekas ārkārtīgi simpātiski. Es varu īstenībā padalīties arī, ka mēs tagad sākām to izaicinājumu. Es arī kolēģiem bankā uzrakstīju mums tajā iekšējā tādā intrā jautājumu, lai viņi padalās ar saviem tiem padomiem.
Un tur ir tik ārkārtīgi forši, kā mēs katrs esam izdomājuši to veidu, kā savu to drošības sajūtu iedot. Jā. Un tad ar vienu no tiem padomiem es īstenībā padalījos ar šī izaicinājuma dalībnieku arī ar Kašaru. Ja viņš bija minējis to, ka viņam ir ļoti grūti, bija tā pirmā nedēļa, jo viņam sanāca savam sunītim kaut ko ļoti dārgi samaksāt par vetārstu. Un viena no kolēģiem bija ieteikusi, ka viņai īstenībā ir izveidot šis speciālais uzkrājums, kur viņa regulāri atliek naudu savam sunītim, jo viņi zina, ka tad, kad tādi apmeklējumi sanāk, tie ir ļoti dārgi. Jā. Un viņa negrib, lai katra tā reize viņai ir tik stresaina. Un tajā brīdī, kad teiksim, tiešām tev pakausīja jau dunu, vai es to varu atļauties. Un citam tas būs bērniem veselībai, citam tas būs sunītim, citam tas būs festivālam, automašīnam. Un tas var būt daudzām dažādām lietām, bet man liekas, ka tas tiešām tajā brīdī, kad tu vienkārši pie tā piedomā, ka tu saproti, tev tas ir svarīgi, un tu izvēlies kaut kam tādam atlikt to naudu, un tad es arī ar prieku skatījos, laikam vakar vai aizvakar Kašers tieši dalījās tajā storijā, kad šo te tā uztaisot to krārīku, nosaucot, ka tas ir tad viņa sunītim, ka viņam īstenībā ir jau izdevies ļoti naudiņu tur atlikt, un arī ir bijis daudz vieglāk nekā varbūt tad, ja tas vienkārši būtu krāt vēl kaut kam nezināmam. Un tādi stāsti man personīgi vienmēr ļoti iepriecina, man liekas, tas ir ļoti svarīgi, jo varbūt tev, Laura, piemēram, tev būs svarīgi vasarā, lai tu tiec uz festivālu, lai tev ir tava dzimšanas diena, bērnu dzimšanas diena, vēl kaut kas citam, būs kaut kāda cita prioritāte, viņš gribēs, braukt ziemā, snowot, un viņš gribēs nolikt naudiņu tam. Un tas, ka mēs nevis varbūt tā kā pasakam, ir viena piegriezna visiem, un visiem ir tikai tā jādara, bet ka katrs to pret tiem saviem mērķiem saliek, man liekas, ka tas ir tāds visforšākais un iedzīgākais veids, kā to paradumu uzsākt. Jā, ja man liekas, arī kaut kā pavērojot cilvēkus apkārt, lai gan tagad man ir 34 gadi, un es jūtu, ka tomēr mainās arī manu vienaudžu domāšana par finansēm, un ir lielāka izpratne par to, kāpēc tas uzkrājums tomēr ir noderīgs un vajadzīgs, un ir cilvēki, no kuriem es ņemu piemēram, man liekas, malači, es arī gribu, lai man būtu tik laba finanšu veselība, bet ir arī daudz tādu, par kuriem pati esmu tāda bijusi, sajūta, ka tiklīdz tu zini, ka tev būs kaut kāda papildus izdevuma, tu tā kā pēdējā brīdī kaut kā tur mēģini izdomāt, kur tu to naudu tagad dabūsi, kādu papildus darbiņu, tipiski, man liekas, kādu haltūru, kaut kur sagrābt kaut ko, un tas viss ir tik tā stresaini, tā pēdējā brīža tāda plānošana un domāšana, un man katrā ziņā tas arī ir pamainījies, jo tad galu galā tas ietekmē fizisko un psihoemocionālā veselību dienas beigās. Un es esmu tiešām vienādās domās ar tevi, ka ir tā, ka tas uzkrājums, viņš iedod lielāku drošības sajūtu un pārliecības sajūtu. Un ja ir tā viena lieta, kas ir tas labums, teiksim, un protams, ka ir forši, ka ir tas uzkrājums, tur visu kaut ko atļauties, bet tas viens brīdis, un tas vienmēr tik forši, ka tu ieraugi tiem cilvēkiem, kur tu par to runā, un tad viņi ievieš šo paradumu un parādās viņiem tas klikšķis vai tas miera sajūta par to, bet ja man ir jāaizved tas auto uz to remontu, tad man nav tā, ka man ir ātri jāņem kaut kāds ātrais kredīts, lai tagad šo situāciju visu izlabotu, vai ja man ir kaut kāda negaidīta situācija, es esmu drusku gatavāks tam. Un man liekas, ka tas ir tas, tiešām, un tas iedod to finanšu veselības, to sajūtu. Ja? Un, protams, mēs runājam tieši par uzkrājumu, skaidrs, kad mēs tā kopumā redzam, ka tajā finanšu veselībā ietilpst arī tas, ka tu esi padomājis, ja tev ir kāds īpašums, varbūt, ka tev vajag to apdrošināšanu nokārtot, jo visticamāk, pieņemsim tādā ilgākā termiņā, tev tas būs izdevīgi, ja tev kaut kas atgadās, un diemžēl, bet katram no mums šad tad kaut kādas negaidītas situācijas ir, ka tu esi par to padomājis. Līdz ar to noteikti, man liekas, tas pirmais solis ir tas, ka tu paskaties tam maciņam acīs, paskaties tam kontam acīs. Tā šausmīgi sev nepārmet to, kad iespējams tur nav viss varbūt tā, kā tu gribētu, bet sadali vismaz pa tām lielajām pozīcijām un kaut kādu daļiņu, bet sāc drusciņu to kultūru vai to paradumu, kurā tu kaut kādu daļu lietas tajā uzkrājumā atliec maliņā. Es starp citu arī sakotājiem uzdevu jautājumu par to, vai viņiem ir uzkrājums, un ja nav, tad kāpēc? Es paskatīšos tagad tās atbildes, kas ir tie
iemesli, kādēļ cilvēki neveido uzkrājumus. Jo, kamēr es meklēju atbildes, es tieši domāju, ka vai ir cilvēki, vai ir kaut kādas situācijas, kad tas tiešām nav iespējams. Teiksim, nezinu, tev ir kredīti vai kaut kādi parādi, un vai tad, ja tev ir vēl kaut kādas saistības, kas tev ir jānomaksā citur, vai arī tad paralēli tu vari domāt par kaut kādu veidu uzkrājumu? Nu, es noteikti, Laura, teiktu, ka jebkurā gadījumā tā vajadzība pēc tā drošības spilvena, es domāju, ka ir principā mums visiem. Un skaidrs, ka ja tev ir kredīts, tad tas principā nozīmē to, ka tu esi apņēmies, ka tā daļa būs tavos izdevumos, ja? Nu, un ka viņš būs tāds visticamāk, piemēram, tur hipotekārais, ja? Kad visticamāk tātad tu nemaksā īri kādam, bet tu rēķinies, ka tev tātad būs šis hipotekārā maksājums. Un tas pilnīgi noteikti tam ir jābūt kā daļai no šī tava budžeta, ka tu rēķinies, ka tas noteikti tā kā izies ārā no tās tavas naudiņas, kas tev ir ienākošā. Un neskatoties uz to, protams, ka tas ieteikums būtu salikt kopā, tad kāds izstāstas tavs budžets. Vai tā ir īres maksājums, vai tas ir hipotekārā maksājums, bet kaut kādu daļiņu joprojām noteikti veltīt tam, lai tu uzkrājumu veidotu. Es teiktu, ka, protams, ja ir, teiksim, kāds regulāri dzīvojis pāri saviem līdzekļiem un iekūlies tādos ļoti, ļoti lielos pārmērīgos šajos ātro kredītu žņaugos, tad noteikti tas ir tas primārais, teiksim, kur tie procenti pārsniedz tādus, teiksim, tos zemos procentus, tad tur vajadzētu droši vien tos mēģināt nomaksāt primāri un tad domāt par lielāku uzkrājumu. Bet kopumā es tiešām ticu to, ka pat tad, ja ir kaut kāds šis regulārais maksājums, piemēram, par hipotekāro, tas neatceļ to vajadzību kaut kādu uzkrājumu paralēli arī veikt. Jā. Redz, ko man atbildēja cilvēki par to, kādēļ viņiem nav uzkrājumi. Viena paziņa man raksta, vēlos kārtīgi izbaudīt to naudu, ko nopelnu darot to, ko nevisai mīlu. Tātad ir darbs, kas nevisai mīļš, un tā nauda ir tā kā tev tāda balva, ko tev gribas iztērēt tagad un uzreiz baudās. Zini, kā man liekas, ka reizēm jau vispār, ka mēs runājam, kāpēc tu nevar ietaupīt vai kāpēc tā kā ir jātērē kaut kur tik daudz. Diezgan daudz, kur mēs kompensējam kaut kādu psiholoģisku vajadzību ar to tērēšanos. Un tie tipiskākie piemēri arī tie kolēģi, kas man rakstīja, un jebkurā jau aptaujā, kad redz, man liekas, ka tur ir tie momenti, kad mēs esam visvārīgākie. Es personīgi arī zinu, man reizēm ir vienkārši, man ļoti, ļoti patīk mans darbs, bet reizēm vienkārši tev ir piekusums, piemēram, piekdienas vakarā, un tad tu paņem telefonu, tad tu sāc scrollēt, un tev ir ļoti viegli tādā voltā varbūt teikt, es esmu tā piekusums, man negribās vakariņas, es pasūtīšu. Tā paltināšana, kaut kādā balvošana. Jā, bet tik tālu, kamēr tas ir tādā, teiksim, nosacīta veselīgā apmērā, un kamēr tas tā kā iedarās tajā tavā wishlista sadaļā budžetā, man liekas, ka tas ir ok, ja? Bet tajā brīdī, ja tu saproti, ka tu tā regulāri sāc atpirkties no citas problēmas, un te man liekas, ka arī rīki ir dažādi. Viena no kolēģiem un paziņām dalījās tajā, ka tas, ko viņi dara tajā brīdī, ka viņi jūt, ka viņai nāk virsū piekusums, ko viņai gribās iztērēt, viņu vienkārši iet un izstaigājās. Un īstenībā superīgs padoms, tādā ziņā, jo tu it kā izdari kaut ko pavisam veselīgu, un tad tu pārdomā divreiz, atnāc apakaļ un saproti, vai tiešām tev gribējās pasūtīt kaut kādā e-veikalā, nezinu, kleitu, kurpes, somu vai vēl kaut ko, varbūt tev vienkārši ir jāaiziet, jāpaguļ un jāatpūšās, un no rīta tev tas vairs nebūs nemaz tik svarīgs tas pirkums. Jā, mēs visi droši vien esam bijuši tādās situācijās, kad ļoti gribas sev kaut ko tulīt, un tagad, un īpaši algas dienā, kad tev liekas varbūt, ka tagad gan man visam pietiek, un pašai pēdējā laikā esmu ļoti pamainījis arī savus paradumus, iegādājoties apģērbu. Stāsti, kāds ir tava pieeja? Jo, tā bija tā lieta, kas es nesauktu sev par kaut kādu super shopaholiķi vai kaut kā tā, bet, ir, piemēram, ļoti mīļš veikals, kur man, liekas, es tur ieeju, un man liekas, es gribu visu. Un tad ir tāds, vienu lietiņu mēnesī, varbūt, ka es varu tā kā. Un to es sev it kā arī, esmu atļāvusi, bet pēdējā laikā es tieši domāju, vai es tiešām gribu to vienu lietiņu mēnesī. Un, protams, attiecīgi izstaigāju veikalu, uzmēru to, kas man patīk. Un
tagad ļoti stingri pieturos pie tā, ka es nepērku uzreiz. Jā, tas ir brīnišķīgi. Es pagaidu, nopačēju, kā izskatās. Tad aizbraucu mājās vai kur, un tad es padomāju tā, vai man tiešām vajag, un vai vispār tas iedarās gardrobē kopumā, kas arī ir bieži vien bijis agrāk tā, ka tu nopērc, un tad tu saproti, ka tev nav nemaz ar ko tā kā vilkt to apģērbu. Jā, un es domāju, ka tas ir brīnišķīgs piemērs tam, kad tu esi to paradumu pamainījusi, un tas nav nekāds high-tech, tu neesi, tas neprasīja kaut kādas tiešām formulas vai kaut kādas šausmīgi sarežģītas zināšanas, bet tas ir vairāk, tā kā mazliet saprast to, kur ir tie momenti, kad drusku iekrīt uz to finanšu veselību, un varbūt finālā tu tāpat nopērci to lietiņu, ko tu uzmērīji, un super, bet iespējams, ka viņas vienā brīdī tu pirki tikai tāpēc, kad ir tas kaut kā tas paradums, kur tu ieej, tu gribi kaut ko, nokompensēt to nogurumu vai vēl kaut ko citu. Varbūt tik ļoti nemaz tajā momentā to nevajag. Un ir baigais lepnums par sevi arī, kad nenotiek šis spontānais pirkums. Un, tā kā tas nav tā, ka caur mocībām un ka tu neļauj sev kaut ko pirkt vai darīt, bet ir kaut kādas situācijas, kad tas tev iedod kaut kādu tieši pašapziņai kaut kādu tādu, nevis tas, ka tu nopirki, bet tieši tas, ka tu nenopirki. Tā kā tas arī ir tāds. Bet es tikai vēl vienu gribēju pateikt komentāru par to, ko tu teici. Tajā sajūta, tajā pirmajā algas dienā par to, kad gribās un jāiztērē. Tad es gribētu, mans tāds sapnis būtu tāds, ka ja mēs visi varētu, vai kaut kā palēnām sākt tavi klausītāji, piemēram, ar tādu paradumu, ka tajā brīdī, kad tā nauda ienāk, ka mēs arī šo te maksājumu savai drošībai, tam savam uzkrājumam uztveram kā tādu obligāto, kam tā kā gribās. Un tad to naudiņu priekš sevis mēs atliekam malā tam uzkrājumam, un tad pēc tam pārējo tērējam, kā tam, teiksim, budžetam tas ir atbilstoši. Bet nevis sagaidīt to brīdi, ka pienāk mēneša beigas, tad sakostiem zobiem skatīties, vai tur palika vai nepalika, bet novienoties ar sevi. Un varbūt vienam būs komfortabli, ja tie būs 5 vai 10 eiro. Cits varēs teikt, es esmu gatavs ielikt, tajā pašā, piemēram, krājrīkā 100 eiro. Es zinu, ka jebkurā brīdī es varu viņus pēc tam izņemt ārā un nav par to nekādu sodu, nekas cits. Bet, tā kā tiešām šo te arī maksājumu sev, jo samaksāt sev pirmajai, es domāju, ka arī priekš manis pašas un priekš cilvēkiem, ar kuriem mēs kopā domājam par tādām finanšu veselības paradumiem, tas ir viens no tādiem it kā ļoti vienkāršiem, bet ļoti, ļoti jaudīgiem rīkiem, ar kuru tu regulāri saproti, ka tev ir tā drošība sevi, tev ir tā sajūta, cik forši, ka es parūpējos arī par sevi, tādā ilgtermiņā un par to savu mentālo, tā skaitā pārliecību, un tad to pārējo to tērēšanu atstāja uz tādu tā kā tiešām lielāku disciplīnu un izvēli. Man liekas arī interesanti, vai banka ir skatījusies to, kā krājrīgs darbojās un kā cilvēki uzvedās, veidojot šos uzkrājumus, jo tā nauda ir krājrīkā, tu viņu var izņemt uzreiz. Tu vari ieskaitīt uzreiz, tu vari nopaļot tās summas, man būtu interesanti paskatīties, kādi ir tie cilvēku paradumi, vai nav tā, ka tu tajā mēneša sākumā, piemēram, ieskaiti, un mēneša beigās tu to naudiņu izņem ārā. Zini, kā ir ļoti, ļoti dažādi. Mēs šo te krājrīku tīšu prāt gribējām kā šādu rīku, kurā tu sāc to paradumu, bet tā naudiņa nav ieslēgta. Tiešām, ja tu saproti mēneša beigās, kad, tev ienāk tas jaunais rēķins pa komunāliem, tu saproti, viņš ir stipri augstāks, lai tev nav jāpiesaka, jāgaida kaut kādas dienas, un tad vēl tikai saņem to naudiņu, Bet man liekas, ka, protams, ir tādi arī daži, kas ir teikuši, bet man vajag to pašdisciplīnu, man vajag to, ka es viņiem nevaru tik klāt, jo, ja es zinu, ka es varu tik klāt, tad man ir ļoti, ļoti grūti. Un, protams, tad arī ir iespēja izvēlēties kaut kādus, produktus, tur kaut kādu klasisko termiņu depozītu, kur tu ieskaiti uz periodu, piemēram, uz pusgadu vai gadu, kur tu zini, ka tu dabūsi kaut kādus procentus, bet tajā laikā tu tā kā esi gatavs šo te naudiņu nolikt. Man gan liekas, ka tajā apstākļos, kāda ir šobrīd, tad
es priecājos, ka tas krājrīgs tiešām ir ar to funkciju, ka kamēr tā naudiņa tur ir, viņi tev palīdz, viņi priekš tevis nopelna šos 2,2% gadā, bet ja tev ir kaut kādu daļu nepieciešams no viņas paņemt ātrāk ārā, tad to tu izņem, pārējā tur var palikt. Jo man liekas, šajos apstākļos tas būtu arī ļoti, ļoti liels stress arī, es domāju, mūsu klientiem, ja tu zini, ka tu esi sācis to paradumu, bet pēkšņi tev atnāk tas lielākais rēķins vai kaut kas negaidīts, un tad tev ir tiešām vēl vai jāgaida, nezinu, 3, 5, 30 dienas. Es domāju, ka šobrīd tā iespēja piekļūt tai naudiņai klāt tomēr ir ļoti, ļoti svarīga. Jā. Man pašai patīk ļoti tā nopaļošanās funkcija, kur ir jau diezgan sen, jau vairāk gadi ir pagājuši. Jā. Viņa tiešām parāda, cik viegli ir no tādām nelieliem pirkumiem un summām uzkrāt, ka tas uzkrājums tiešām arī veidojās. Jo tajā ikdienas pirkumā tu nejūti tik ļoti tos. Zini, tas ir tas solis, kur tā atbildi, tu teikt, es nevaru uzkrāt neko, tad bieži vien tas krājrīgs ir tas pirmais solis, kas parāda, nē, bet īstenībā kur man sakrājas, un es pat to nejūtu. Un tad tas nākamais, ko man ļoti, ļoti gribētos, un es ceru, ka varbūt tu to arī dari, ka papildus tam, ka ir tā nopaļotā summa, ka tu kaut kādu, kaut kādu daļu tiešām no tā savu ienākumu arī tā kā labprātīgi tur ieskaiti un ļauj tai naudiņai tur uzkrāties. Tā, lai tas nav tikai šī nopaļošana, bet kaut kādu to uzkrājumu veido. Un tas kopā jau faktiski to jaudiņu arī iedod. Man ārkārtīgi patīk, kad cilvēki arī tam krājrīkam dod katrs to savu nosaukumu, katrs to savu mērķi. Jā. Un kādi katram ir, kas atkal aiziet pie tā stāsta, kašas krāst tam, lai viņš zinātu, ka viņa sunītim tad, ka būs veselības problēmas, tur tā naudiņa būs. Jā. Cits krās Ziemassvētku dāvanām, tu varbūt uzkrās, es nezinu, ballītē, jā. Bet brīnišķīgi. Un katram ir apakšā tas savs mērķīts, kas viņam ir svarīgs un uz kuru viņš redz, kā viņš var aiziet. Un man liekas arī šobrīd, ņemot vērā inflāciju un to, ka, nezinu, piena cena pēkšņi nākamajā dienā ir 20-30 centiem dārgāk, un tajā nopaļošanā tur tā summiņa ir līdzīga, un ka, tad tā summa, ja es joprojām par to nopaļošanās opciju runāju, ir tik šobrīd uz visu cenu fonu, viņa ir tik neliela, ka, ka to tiešām kaut kā nejūt, jo liekas, ka par 30 centiem es tāpat neko nevaru nopirkt. Tad viņa aiziet tā kā vismaz tajā uzkrājumā. Jā, un ja tev tas iedod to sajūtu, kad kā man sanāca, ka es varu, un tad varbūt, ka es īstenībā varu arī pats un pamēģināt un vēl pielikt klāt, un man liekas atkal, šobrīd tas, kā ir augušas tās procentu likmes pasaulē, kad faktiski pa katru to mazo naudiņu, bet tos 2,2% īstenībā nopelnu, man liekas, ka tas ir tā ļoti, ļoti patīkamā sajūta. Vienlaikus tu vari jebkurā brīdī viņu pārskaitīt atpakaļ uz noreņģinu kontu, aiziet un nopirkt to pienu, vēl kaut ko, kas te bija jānopērk. Tā kā man liekas, ka tas ir tāds super foršs pirmais solis noteikti, ar ko sākt, un tad likt virsū jau tos, tos nākamos līmenīšus tai finanšu veselībai. Es vēl paskatīšos vēl tās dažas atbildes. Kopumā es redzu, ka vairāk cilvēki raksta, ka nav no kā un ir pārāk maz ienākumu, vai arī ir neregulāri ieņēmumi. Un, nav darba, kas nav smieklīgi. Es nezinu, kāpēc sasmējos, bet realitāte cilvēkiem nav darba, nav pietiekami liels atalgojums, nepietiek ikdienas tēriņiem un vienmēr uzrodas neparedzēti tēriņi, vai arī vienkārši šobrīd to nevar darīt, jo, piemēram, notiek mājas būvniecība un visa brīvā nauda aiziet tur. Bet ir daudz cilvēku, kuri raksta, ka vienkārši nav no kā. Jā, un tā ir, es domāju, kaut kādā daļā sabiedrības pilnīgi noteikti ļoti, ļoti aktuāla problēma, ka skaidrs, ja tavi ienākumi ir ļoti mazi un knapi spēj sekt faktiski tiešām visas tās tiešās obligātās izmaksas, tad, protams, ka tos galus tu savilksi, kopā un tev vairs nepaliks nekā, ko uzkrāt. Bet es domāju, ka arī tavu klausītāju vidū noteikti ir gan tādi, kuriem tas ienākums ir pavisam maz, gan arī tādi, kuriem varbūt viņš jau ir lielāks. Un kopumā, protams, tas pirmais solis un tādās sarunās par to uzkrājumu
Nu, arī es varu tiešām teikt, ka ir bijuši diezgan daudz arī dāmas, ko es esmu kočojušas ar ļoti labām un pieklājīgām algām, kur tā pirmā reakcija ir tāda, nē, es nevaru, man nav no kā, man viss uzreiz kaut kam aiziet. Nu, un tad izveicot to pirmo vingrinājumu, paskatoties, kas tam lācītim vēderā, tu atšķitini vaļā, un tu reizēm, tu pats esi pārsteigts par to, bet izrādās, ka es īstenībā baigi esmu aizrāvusies uz kaut ko un iztērējis tur daudz vairāk nekā es gribētu, un tur parādās tā iespēja. Un man liekas, ka reizēm to uzkrājumi ir tā, ka mēs sakam, tās būs mazas summas un varbūt tas nav svarīgi, bet man ir bijis ļoti, ļoti liels gandarījums, kad arī viena dāma vienojās un izdomāja, kā viņa sākas uzkrāt, un tad pēc kāda pusgada viņa man teica, bet tas bija tik forši, Karīņa, jo tad es sāku krāt katru mēnesi tos 30 eiro, man likās, tas nav tā baigi daudz, bet man arī tas tik ļoti tajā brīdī varbūt nesāp un nelauž kālus tie 30 eiro, un tad bija pagājis jau pusgads, un tā naudiņa jau bija jau tā labi pieaugusi, pagāja gads, un tie jau bija 300, un īstenībā kāds laiks vēl bija pagājis, viņa uzrakstīja cik forši, jo tā bija iespēja viņai brīdī, kad tie ienākumi samazinājās, patiesībā ļoti mierīgi pārlaist kaut kādu periodu, kas būtu visādi citādi bijis stresains. Tā kā reizēm arī tās mazās summas, un vienkārši tas, ka tu sāc kaut kādā laikā, viņas paliek aizvien lielākas, un ir iedot to drošības sajūtu arī tā mazā summiņa reizēm. Tu minēji arī sarunā jau apdrošināšanu kā nākamo soli vai līmeni, un es zinu, nevis es zinu, bet man šķiet, ka ir ļoti daudz cilvēku, kuri tam netic tā kā līdz galam, ka tas visiem ir kaut kāds tāds mīts vai patiesība, to tagad man atklāja tu, ja? Bet jā, kad tas ir veids, kā tu vienkārši banka vēlas tavu naudu un tev tas īsti neko nedod. Tā ļoti vienkāršot sakot, ka cilvēkiem liekas, ka tā apdrošināšana ir, dažreiz pat tukšo, teiksim tā. Bet tās apdrošināšanas jau arī ir ļoti dažādas. Tā kā es tagad tā ļoti vispārīgi pateicu tādu mītu vai kā, bet kopumā vai tas ir viens no finanšu veselības aspektiem un kā tas izpaužās? Tas pilnīgi noteikti ir, jo, zini kā, tas ir tāpat kā, teiksim, ka mēs runājam, ka saliec, kas ir tie tavi regulārie izdevumi, un vienā brīdī tu saproti, nē, bet ir arī kaut kādi izdevumi, kas ik pa laikam, viņi ir negaidīti, bet, es varu saprast, ka, bija iespēja viņam notikt. Piemēram, tāds varbūt mēs paši redzējām arī, ka tieši Covid laikā ārkārtīgi pieauga pieteikumu skaits, pēkšņi mājokļa apdrošināšanā. Kādēļ viņš pieauga? Tāpēc, ka mēs visi dzīvojam mājās. Mēs paralēli tur strādājām, mums tur dzīvoja bērni, spēlēja futbolu paralēli, kamēr mēs bijām Zoom zvanos un risinājām darba jautājumus. Un īstenībā radās situācijas, kurās tad viss kaut kas plīsa. Ja? Un bija nepieciešams šis atbalsts un saprata to, ka patiesībā šis, piemēram, mājokļa apdrošināšana, tas nav tikai kaut kādiem galējiem gadījumiem, diemžēl arī tādi, gan nesenā vētra, kas mums bija Dobeles pusē ar tām trakajām krusām, gan arī tādi plūdi, kā bija Jēkabpilī. Tie, protams, ir tādi, tie lielie gadījumi arī, ar kuriem mēs strādājam. Bet arī šīs ikdienas vajadzības un viss, kas mums var notikt, mēs varam apliet kaimiņus, kaimiņi var apliet mums, ja mēs dzīvojam dzīvokļos, un tādu notikumu ir pietiekami daudz. Un tajā brīdī reizēm varbūt tas ekstra izdevums, kas būtu, lai patiesībā pilnībā tur renovētu to bojājumu, ir pietiekami liels. Savukārt salīdzinoši ar to, tas maksājums, kas būtu gadā vai mēnesī par mājokļu, tāda apdrošināšana ir pietiekami niecīgs, lai pasargātu tev tajā brīdī, ja kaut kas notiek. Un, grozies kā gribi, bet ja tāda īpašuma mums ir, ik pa laikam viņos kaut kādas šādas lietiņas notiek, tad ir nepieciešama. Protams, arī ļoti līdzīgi ir ar auto, visiem tiem, kas ir auto īpašnieki. Mēs redzam, ka it kā negaidīti, bet, diemžēl, tas auto kaut ko nozīmē arī uzturēšanā, un tad ir ļoti patīkami, ja kaut kas atgadās, ka tas nav pēkšņi tev jāmeklē un jārauj ārā no visiem uzkrājumiem, bet, ka tu esi tā regulāri iepriekš atlicis un parūpējies par to apdrošināšanu, un tajā brīdī, tad tev tā skāde ir stipri mazāk. Tā kā, protams, tas pats arī attiecās kaut kādām ceļojuma apdrošināšanām, kuras arī, liekas vienmēr, viss jau būs labi, gan jau kaut kā es tikšu cauri un viss notiks, un tad tie koferi pazūd, vai tad kaut kas notiek ar mūsu veselību tajā laikā. Un
tu faktiski apdrošinies pret tādiem lieliem potenciāliem izdevumiem, kas var rasties. Un ik pa laikam tādi, protams, notiek. Jā, man liekas, ka motivācija kaut ko apdrošināt ir tad, kad tā lieta tev ir jauna. Vai, jo tu gribi viņu tā kā nosargāt patiešām, vai tā ir dzīves vieta, vai automašīna, vai arī ceļojumi un viss tas, ka... Jo ceļojuma apdrošināšanas izmaksas parasti ir ļoti nelielas. Ir dažādi veidi, bet tur tiešām ir tā, ka, kas tad vismaz... Zini, es dzīvoju dzīvoklī, un tu teici par tām jaunajām lietām, arī tādām lietām, kas it kā vairs nav tik jaunas, bet tu saproti, ka inflācijas rezultātā, ja tevi kaimiņš nolē, tad tas, cik tev maksā faktiski tur tos iekaramos griestus pārlikt, pārmainīt, pārkrāsot un kaut ko izdarīt, tomēr beigu galā tas kopējais cipars ir diezgan liels, tā kā es teiktu, pilnīgi noteikti tas ir gan kaut kādiem, tādiem jauniem īpašumiem, bet arī tiem, kas ir, tādi esoši, kas mums ir nepieciešami. Jā. Un, man liekas vienkārši, ka cilvēkam, ka tu esi tikko ticis pie kaut kā jauna, ka tev vienkārši tā sajūta ir, ka protams, tev vairāk jāsargā. Tā tev pavisam ir jāsargā, bet es tiešām teiktu, ka tas attiecās principā uz tādiem lielākajiem tādiem īpašumiem, vai tie būtu auto, vai tie būtu, teiksim, kaut kādi, tur mājokļi, kuriem ik pa laikam kaut kas notiek. Un tad, kad tas lielākais notiek, tas mums vienmēr tā zināmā mērā pārsteidz. Un tā apdrošināšana ir veids, kā teikt, es tā kā gatavojos, ka tas varētu notikt. Un tad, kad tas būs, man tas stress nebūs tik liels, jo man nevajadzēs vienā mirklī spēt atrast to naudiņu, lai to atrisinātu. Mēs tagad runājām vairāk par tādām lietām, bet ir jau vēl cilvēka dzīvība un veselība, kas arī ir, par ko it kā negribas domāt, ka kaut kas varētu kādreiz notikt, bet ja par to padomā, teiksim, kopdzīvē, ka kāds var saslimt smagi vai arī pavisam aiziet no dzīves, un tas ir ļoti dramatiski ietekmē cilvēka izdevumus, finansiālo veselību. Noteikti tā ir tāda liela krīze, ja kaut kas notiek cilvēkam pašam vai viņa dzīves partnerim. Jā, un te es varu pieminēt to, ka īstenībā tādā ziņā Covid laiks bija tāds ļoti liels pagrieziena punkts, un to mēs arī redzējām savu klientu vidū. Ja mēs teiksim tiešām, kad saka, tāds mājoklis vai autoapdrošināšana ir kaut kas tāds, tomēr jau diezgan šobrīd arī ierasts, un cilvēki jau paši interesējās un to ņem. Tad dzīvības apdrošināšana daudziem bija tāda piesardzīga attieksme. Bet principā tas Covid laiks arī parādīja to, ka tik tiešām tie ir varbūt tie jautājumi, kurus negribās kārtot, pa kuriem negribās domāt. Bet tajā brīdī tā mazliet aizdēja aprunājies ar kādu kaut vai bankas, teiksim, speciālistu par to, kāda šī polise strādā, kas notiktu tajā gadījumā. Tu īstenībā jūties labi, ka tu esi sakārtojis. Līdzīgi, teiksim, arī ar pensiju, piemēram, 2. līmeni, kur ir iespējams šis mantošanas efekts. Un liekas, tāda lieta nekad es negribu domāt, priekš kam viss taču būs labi. Bet to arī mēs redzam, ka sarunās ar mūsu klientiem, un mēs to pieminam. Un īstenībā tas ir tas, ko klienti pēc tam saka, cik forši, ka mēs to izdarījām. Man tā kā nokrita gandrīz tāds smagums no pleciem, jo visu laiku es domāju, man tas kaut kā jāizdara, bet nekad nebija tam laika. Un, protams, tās ir tie jautājumi, kurus negribās domāt, bet tajā reizi gadā uztaisīt tādu finanšu, tādu veselības check-up, kur padomāt tā, vai es esmu tās galvenās lietiņas padomājis, varbūt šogad es padomāšu par to, kā man sākt uzkrāt, varbūt es jau varu padomāt par to, vai es esmu pietiekami apdrošināta situācijā, kas man ir vajadzīga, vai es esmu tad nākamajā gadā varbūt jau nākamo līmenī. Ja? Darīt to, protams, soli pa solim arī neejot tādā pilnīgi trakajā, bet mēs redzam to, ka tas īstenībā ir ļoti, ļoti svarīgi, un tas tiešām iedod to sajūtu forši. Es to izdarīju, es parūpējos par sevi, un arī galu galā par tādiem saviem tuvajiem un mīļajiem tajā situācijā, ja viss neiet kā plānots. Vai ir vēl kāds aspekts, ko mēs neesam pieminējuši šodien? Jo mums arī izaicinājumi ietvaros augustā bija vairākas tēmas, un šķiet viena no tām bija arī
tiešām vienkārši sarunāties ar saviem tuvākajiem par to, kas tad mums ir svarīgi un kas ir tie mūsu varbūt arī mērķi un kā mēs, tiešām tā kā vienkārši komunikācija. Es domāju, ka šī saruna ir viens no tādiem piemēriem, un tāda mana cerība un doma ir tas, ka arī tam jau tā saruna par naudu viņa noteikti aicina nākt un runāt ar bankas speciālistiem, bet divi, man liekas, ka mēs šos te padomus vai labos tips un triks, kā bieži vien arī dabūjam kaut kādā draugu kompānijās vai kaut kur kāds saka, hei, bet es daru šitā, vai tu esi pamēģinājis to, bet man sanāca tas, varbūt tev arī sanāks. Un vienkārši to tēmatu daudz vairāk normalizēt tā, ka tu nejutīsies viena, kad tev vienai pašai bija situācija, kurā tev vajadzēja padomāt par to, ja tev ir sagaidāma šķiršanās, kas varbūt ir tās lietas, kas bijusi tādās tavās pārdomās. Droši vien, ka tādas ir bijušas vēl ārkārtīgi daudziem cilvēkiem, un es domāju, ka teiksim, arī tā tava pieredze arī kādam iedot tādu sajūtu, ka es te neesmu viena, tad tas ir normāli, ka es eju cauri tam procesam. Citam varbūt būs tāda sajūta, tad arī es neesmu viena tajā, ka man ir tie impulsu pirkumi, un tas ir ok. Tā mums visiem ir kaut kāda tieksme tajos vājuma brīžos par to domāt, bet varbūt kaut kam ir forši padomi, kā ar to tik galā. Un, man liekas, mazliet tā, ka pavarot vaļā to skatu uz to, ka tā ir tēma, kur mēs, tas nav par to, mums jāsalīdzinās, cik tev alga, cik man alga, vai cik tu precīzi iztērē par to, bet drīzāk par tādiem, par tādiem konceptiem vai par veidiem, kā mēs par to domājam, un tad, man liekas, mums arī ir, tad mēs arī varam būt tāda drošāka sabiedrība, tāda, kas varbūt ne tik ļoti fokusējās tikai varbūt tām ārējām izpausmēm, bet mēs saprotam, ka varbūt mums tur pat mazāk ir vajadzīgs salīdzināties savstarpēji, bet kad ir ok, kad mēs katrs izvēlamies savu lietu, man tā ir svarīga. Es krāšu festivālam, man ir ok nebraukt uz kurortu vai savādāk. Kas kuram ir tās prioritātes? Man šis mēnesis augusta būs pagājis pārskatot dažādas savas izdevumu un arī ieņēmumu pozīcijas un vispār palūkoties uz savām izvēlēm arī kaut kādā ikdienā nedaudz tā kā no malas. Kas tev ir grūtākais tagad, ko tu saprati tajā finanšu izaicinājuma mēnesī? Man laikam tiešām tas tagad pamainīsies līdz ar rudeni arī. Un tiešām arī es domāju par to mēnesi, kurā ir vislabāk pārskatīt savus tādus izdevumus, vai tas ir jāskatās tur viena mēneša ietvaros vai gada griezumā, jo ir jau visādi tie sezonālie notikumi un nezinu, tev, piemēram, kādreiz bija finanšu gavēnis februārī, vai ne? Jā, to es izvēlējos ļoti arī apzināti, tādēļ, ka parasti, teiksim, tāds mans uzskats, kad ir ārkārtīgi grūti, pieņemsim, decembrī runāt par finanšu tādu veselību un labajiem ieteikumiem, jo tad mēs zinām, ir Ziemassvētki, ir visiem lieli izdevumi tā tālāk. Un tad parasti janvārī mēs tā kā mazliet atgūstamies no tā visu trakumu, kas bija tas Ziemassvētki jaunais gads, un savukārt februārī jau mēs varam tam pievērsties. Bet, zini, kāpēc man patīk tā doma, ka tas tā kā nav, teiksim, tas pienākums varbūt katru mēnesi visu laiku, jo man liekas, tas cilvēkus atbaida. Un ir vajadzīgs kaut kāds tas skats vai tā doma, ok, es šogad paskatīšos, es izlemšu vienu vai divus kaut kādus mērķus. Un varbūt kāds vienkārši, piemēram, pieslēgs manu budžeta rīku, lai vispār saprastu, kas ir tās kategorijas, kur viņš tērē, un tad mazliet jau sāktu domāt, vai tas viņam vispār tagad dara, vai šitien aizgāja pa daudz, vai es te gribu mazāk, un tas arī būs ļoti labi. Un varbūt pēc pusgada vai pēc gada viņš teiks, ok, es tagad esmu gatavs pieslēgt, piemēram, krājrīku un ļaut tai naudiņai nopelnīt. Cits ies jau un teiks, ok, es jau esmu tur, kur es varu kaut kādus varbūt ieguldījumus sākt veikt. Bet man liekas, vai mēs atradīsim tādu vienu izcilo mēnesi, es nezinu, es tev piekrītu, ka vasara varbūt ir pagrūta tiešām tajā, kad ir tās daudzās opcijas. No otras puses, kādēļ mēs Sedbankā gribējām augustā to darīt, vienkārši aktualizēt to diskusiju, jo mēs zinām to, ka uz rudeni un ziemu vienkārši izdevumi būs vairāk. Jā, ka tu jau sagatavojies tam rudens posmam. Bet kas man bija grūtākais, es noteikti esmu sākusi lietas tiešām kaut kā apzinātāk iegādāties to pašu apģērbu, ko jau es teicu. Bet man ir problēma ar
ar laika plānošanu, teiksim tā. Zinu, ka tagad arī daudz mazāk tērēju takšiem. Tāpēc, kā arī ir vasara, un man patīk staigāt, pārvietoties ar velospēdu un tā, bet, tas, ja tagad ir ziema, tad tas kaut kā vairāk un ir aktuāli. To mēs, starp citu, runājām mūsu iepriekšējā sarunā pirms 2,5 gadiem. Es ļoti labi atceros, un tad tu teici, ka tev liekas, ka tu tur jau tērē bišķiņu par daudz. Tagad es tā kā man liekas, ka vairs nē, vairs tas nav tik ļoti. Bet tagad vasarā tas, kad ir skolēni tas brīvlaiks, un ir visu laiku jādomā, ko bērni darīs, un ko viņi ēdīs par dienu, kas viņus tur pieskatīs, kas kaut kur kad es viņus kaut kur ēdīšu. Un man noteikti uz nākamo vasaru būtu vēl vairāk jāplāno tas, un lai tas dienas ritms ir, lai nav tik haotiski, es teikšu tā, jo tad, kad ir viss tādā pēdējā brīdī tiek plānots, dažbrīd tad arī izdevuma pozīcijas pieaug gan izklaidēji, gan ēdienam. Un, jo ir ir kaut kāds tas vasaras plāns, tur ir kaut kādas nometnes bērniem, kuriem rēķinamies ar izmaksām, bet ir ikdiena. Un tad vienu dienu viņš izdomā, ka viņš ies uz zoodārzu, un tad viņš tur to, un gribas jau tā kā arī ļaut, jo ir vasara, un nav visu laiku jāsēž mājās, bet man droši vien vajadzētu izdomāt kaut kādu to budžetu, kurā iekļauties. Un arī, protams, bērnam tur savu kabatas naudu, par ko viņš savukārt var plānot, ko viņš ar to dara un kā tērē. Bet par tādām lielākām pozīcijām vai kaut kā tā pat ēdienu pasūtīšana, kad tu jau esi tur sagatavojis vairākām dienām, tur, ko viņš pa dienu varbūt savu uzsildīs vai kā. Bet, tas valdes dažreiz ir tāds, ka aiziet, palīdzēs, viss būs pēduši. Un, man noteikti vajadzētu vismaz kaut kā saprast, cik ir tā summa, kurā es varu atļauties rīkoties, kuras ietvaros, un tad attiecīgi arī plānot tās vasaras aktivitātes. Jā, pilnīgi piekrītu, kā mamma pati ir, ja es redzu, cik tie budžeti atšķirās tajā skolas laikā, un ar cik mēs rēķinamies, un arī cik mums, un tad, protams, kaut kas ir varbūt vairāk pulciņiem, vasarā kaut kāda pulciņa nenotiek, bet tev taisnība, ka ideālajā versijā, protams, kad ir kaut kas ir tā kā ieplānots šo periodu, jo haotiskāk tas sāk notikt, jo dārgāk tas finālā izmaksā. Un reizēm tikai beigās tu saproti ārprāt, cik tur kopā daudz sakrita. Tā ir, kad bieži vien tajā brīdī, kad ir šie te bērniņi, tad tām ģimenēm vai atsevišķi ir jāpasēž kopā un jāparēķina, kādā veidā mēs plānojam tās vasaras aizvedīt. Un, protams, ka tiešām, tas ir tas periods, kad tie izdevumi ir stipri, droši vien atšķirīgi nekā skolas laikā. Jā, tur jāpieslēdzās plānošanai. Tiešām man noteikti būtu vairāk. Un vai tu pati ar bērniem arī runā kaut ko par budžeta plānošanu, vai kā viņi tev darbojas? Mēs runājam par naudu, un starp citu tieši tagad vecākiem dēlam 10 gadi, un viņš jau vairāk visu kaut ko dara patstāvīgi. Jā. Un tieši tas zoodārs gājiens, par ko es minēju, man likās ļoti interesanti, jo viņš ar draugu izdomāja, ka ir sava naudiņa tur kontā uz kartes, un tad viņi abi aizgājuši to zoodārzu, vispirms nošukējušies, cik dārgi bija, un tad zvana man no tā zoodārza un saka, mēs te neko nepirksim, te viss ir tik dārgs. Mēs nopirksim kaut kur citā veikalā. Es domāju, ļoti labi, ka viņi to pieredzēja, jo ar vecākiem ejot vienmēr tu gribi to. Un tad, kad tas bērns pats paskatās un saprot, ka es to savu naudu laikam negribu tērēt, jo es zinu, ka tur blakus veikalā saldējums ir lētāks. Un tas ir brīnišķīgi. Jo man arī pašai, protams, ka reizēm tu esi sagurs un liekas, ko vēl pēc darba vēl par to runāt, bet tās sarunas ar bērniem, tās viņa atziņas, līdzīgi kā tu saki, ka viņi paši izdomā, ka tiešām viņam ap stūri tajā veikaliņā būs daudz lētāk, un tad viņš varēs tādā veidā arī to savu budžetu plānot. Tas ir kolosāli. Un man liekas, ja mēs varam kopā ar viņiem mazliet vairāk jau sākt plānot par to, kāda tad ir tie izdevumi, kāpēc tas ir svarīgi, kā tas notiek, tad mēs kopā varam tādu to veselīgāko sabiedrību izveidot. Es atceros,
viens no mūsu tādiem gājieniem bija, kad mēs arī kaut kā bijām ļoti tālā pastaigā izgājuši un redzējām priekšā ir kafejnīca un esam piekusuši un mēs ieejam. Tie bērni paskatās ēdienkartē un saka, nē, bet te ir ļoti, ļoti dārgi. Mums taču mājās mēs pārēst lētāk. Un mēs kā vecāki esam jau diezgan piekusuši. Mums liekas, varbūt arī, tā noteikti nebija nekāda veida pati dārgākā kafejnīca, absolūti nē. Bet tajā brīdī ir jāsaskatās, jāsaprot, šis īstenībā ir ļoti superīgs moments, ka viņi paši arī saprot, ka šeit ir iespēja varbūt, ka nevajag vienmēr iztērēt. Jā, bērni īstenībā tagad tiešām man šķiet, ja viņiem ļauj, viņi var pieņemt ļoti arī gudrus finansiāls lēmumus un mācīties. Un tieši vakardien Twitterī, man liekas, lasīja, pie kāda ir atnācis bērns ar piedāvājumu iegādāties tur kaut kādu gadžetu un noskaidros, ka juridiskai personai esot lētāk un visu šitais te. Un man arī dēls ik pa laikam tur skatās, ko viņš tur gribētu, un tad tur pēta, kuros interneta veikalos ir visizdevīgāk. Un tas, man liekas, arī interesanti, ka viņiem tagad ir iespējas arī internetā ļoti daudz salīdzināt un izpētīt. Un tas ir forši, un ir baigi forši vecāki atrod to minūtīti laika kaut kā ar viņiem, noreflektēt par to spēju, domāt par to budžetu, kas ir dārgi, kas ir lēti, kāpēc viņi tā ir domājuši, vai tas saskan arī ar tiem ģimenes plāniem. Un tad jau, man liekas, ka ja mēs tā atklātāk par to runāsim, tad ar savā ģimenē, ar kaut kādiem draugiem, paziņām, tad jau mēs tiksim līdz tai labākai finanšu veselībai arī. Cerēsim, jā. Es domāju, ka ar to mēs arī šodien varētu beigt, un tad jau varbūt tiksimies trešo reizi, kādreiz vēl labākā finansiālajā, tā teikt, situācijā. Un jā, es mēģināšu to nākamo vasaru izplānot gudrāk. Un lai man būtu padome, ar ko padalīties ar citiem. Un neesmu aizmirsusi pavasaru, ka podkastā ir katram ciemiņam jāieliek dziesma podkāstu playlistē, un arī tad, ja nāk otro reizi. Tad man būs jāizvēlās kaut kas. Jā, tad man tagad būs nedaudz jāpadomā, bet paldies tev liels par ielūgumu un iespēju atnākt pie tevis aprunāties. Un es domāju, ka man pašai bija interesanti noklausīties mūsu pirmo sarunu, un man īstenībā ir ļoti liels prieks, Laura, redzēt par to, ka tu esi jau kaut kādus paradumus ieviesusi, un es priecājos redzēt tā, ka tu par to uzkrājumu domā, par to, kurā vietā, kur jau pat daudz tiek tērēts, kur pa maz, un tie jau ir tie lielākie soļi, ko var katrs izdarīt. Tā kā es ceru, ka tas kaut kādā veidā iedvesmos arī tavus klausītājus arī aizdomāties par savu finanšu veselību. Jā, un man arī gribas iedrošināt cilvēkus nebaidīties pieņemt kaut kādus dzīves lielos lēmumus, baidoties no tā, kāda būs tā finansiālā situācija. Un, jā, vai kaut kādas krīzes, kurām jūs ejat cauri, ka to visu var izdomāt. Manuprāt, to var izdomāt. Ir tikai jābūt godīgiem pret sevi un jāsaprot, kādā situācijā jūs esat šobrīd. Varbūt tā ir ļoti slikta situācija, bet soli pa solītim no tās var kaut kā izrāpties ārā. Tā kā es ceru, ka tas izdosies visiem, kuriem varbūt šobrīd ir tiešām izaicinoši un liekas, ka es nezinu, kā tikt galā. Bet es domāju, ka var. Jā. Paldies tev. Un dziesma. Tātad es gribu dziesmu, kas saucās, tā ir mana absolūti šīs vasaras dziesma. Es domāju, ka Spotify man drīz teiks, ka ir par daudz reizes, tik daudz nevar klausīties. Un tā dziesma saucās Free Mind. Un, vai es tūtiņu te uzlikšu, tas nav vajadzīgs. Un viņas izpildītājs ir Temps, un tas ir For Broken Ears. Tā kā tā būs mana izvēlētā dziesma. Paldies. Lieku iekšā playlistē. Un paldies par dāvinām. Paldies tev. Paldies. Atā.